Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc parazīti mūs nenogalina uzreiz? Viņiem mēs esam vajadzīgi dzīvi, bet, diemžēl, ne veseli. Tas viņus neinteresē. Šodien es tev atklāšu, ko šī neredzamā pasaule mūsos patiesībā mums nodara. Iespējams, kāds domā, viņi tikai nozog mums vitamīnus, kas tur liels, lai gan tas nav nekāds sīkums, jo rada mums hroniskus deficītus arī, tomēr tā reālā bīstamība ir cita. Tie ir viņu vielmaiņas produkti jeb toksīni. Dzīvi organismi ēd, elpo un izdala atkritumus tieši tavā asinsritē. Un šeit sākās bioķīmija, par kuru maz runā. Šie eksotoksīni pild tavā organismā katru sekundi. Viens no galvenajiem atkritumiem ir amoniaks. Tas ir spēcīgs neirotoksīns, kas burtiski dedzina tavas nervu šūnas, bet tas nav viss. Viņi izdala arī acetaldehīdu. Tā ir tā pati viela, kas rodas pēc pārmērīgas alkohola lietošanas, tāpēc tev ir galvā migla, nogurums no rīta un smaga pašsajūta. Tavs ķermenis atrodas patstāvīgā paģiru stāvoklī, tādā it kā paģiru stāvoklī, pat ja neesi lietojis ne grama alkohola. Bet šeit ir viltīgā daļa. Daudz parazīti izdala specifiskus antifermentus. Tie burtiski izslēdz tavu gremošanu. Tu vari ēst vislabāko pārtiku, bet organisms to nespēja sagremot. Šis toksiskais kokteils maina tavu pH līmeni un šūnu elpošanu. Sintezētie toksīni sāk pārņemt vadību pār tavām smadzenēm. Tā trakā kāra pēc saldumiem vai miltu izstrādājumiem nav tava izvēle, tā ir viņu pieprasītā degviela, jo parazīti no tā arī visa pārtiek. Viņi burtiski vada tavas vēlmes, lai nodrošinātu savu izdzīvošanu, un mēs nevaram justies labi mājā, kur pagrabā krājās bioloģiskie atkritumi, piekritīsiet. Un tieši tāpēc vienkārša vitamīnu dzeršana nepalīdz. Vispirms ir jātīra organisms no toksīniem un arī no parazītiem. Rīt es pastāstīšu, kāpēc analīzēs šo kokteili, parazītu kokteili, tik bieži neredz. Ja esi gatava vai gatavs parunāt par organismu attīrīšanu ar mani individuāli, raksti privāti, sarunāsim konsultāciju.